Sveiciens visiem! Es zinu, ka šis video ir mazliet aizkavējies no vasaras, bet mani varianti bija publicēt viņu un saglabāt viņu sev atmiņām un jums apskatēji, vai arī izdevest visus failus ārā, tā kā es izvēlējos tomēr viņu publicēt. Tā kā jā, šī būs otrā daļa no tā, kā man gāja Brazīlijā. Dele, o Pete também não pôde estar presente, mas ele também é igual à minha realidade. Mas nós somos gratos a Letônia e gratos ao Brasil. Meklējam Lienai čemodānu, tāpēc viņi atbrauc ar vienu šitādu maziņo. Tāpēc viņiem vajag tagad lielo. Atbraucām uz veikaliņu, kur ir šī reģiona tradicionālās tās kultūras gauši, laikam, es īsti nezinu, kā latviski ir, bet gaušu praktās kleitas arī, tā kā bija tā meitene, viss kaut kas no šīs kultūras, mums viņa kaut ko ir parādīt un kaut ko uzdāvināt no šitienas. Cik forši! Kā šo sauc, es aizmirsu? Bomba. Bomba. Tas ir bomba, lai suks. Aha. Tas te lai tai neiet iekšā, ne? Jā. Tas filtrs iekšā. Liena man pamet un aizskrēja pie lielā koka. Bet pēdējais, kā te koki ir tādām milzīgām saknēm. Rudens lapiņas, ļoti maz kokiem ir krāsainās lapas, kaut kādai vienai kļavai, man liekas, bija. Un šis ir māks otrais koks, ko es redzu, bet jā, viņiem tikko ir beidzies rudens un ir sākusies ziema. Saulriets. Un mums tikko mūsu mamma uzdāvināja krekliņus. Pagā. Mums šodien esam apdāvināts vienkārši tā, ka man ir jau nērti. Un tur fonā kalni un... Jā, nu fokus strādās kādreiz. Kalni un saulē. Lienai atkal jātestē gaļa. No. Līdzīgi tā kā Latvijā? Līdzīgi tā kā Latvijā. Bet tā ir cūgaļa, ne? Kūpinātava. Jā. Šis ir vienīgais svētais dīls. Dīles Brazīlijā. Jā. Iedomājieties, šis ir parasts dārsts, vienkārši mandarīni, citroni, laims. Ak, Dievs, tik forši. Viss dārsts vienkārši ar citrus augļiem. Milzīgs banānu koks, tur ir lieli jau banāni izauguši, reku. Tā, šis ir mango koks, laikam. Bet vairs nav augļi, jau beidzās sezona. Ir? Jā. Tomēr ir. Tagad jau pabeidz mango. Tu redzi? Nā. Jā, nevajag. Tā, jau pabeidz. Beidzās. Ir pitaja. Re, kur ir? Jā, bija daudz šogad. Šogad bija padaudz. Kā latviski bija tā pitaja? Uzplasīja galvī. Es neatceros. Bet šādus var dažreiz nopirkt Latvijā lielajos veikalos. Tādi viņus pārgriežu, viņš ir tāds punktiņiem melniem. Brazīlijā. Šis tik interesants koks, pasteicies viņam aug. Tas ir saldīgs. Tikai no stumbra. Parādi? Pagas nevar tev atrast. Wow. Liena teica, ka garšo kā eršķoks, bet mājās nav saldāk. viss savādāk. Nav laika, nav ļoti saldāk. Šitā vieta, kur mēs esam, ir 11. līnija. Un šī ir tā vieta, kur pirms 130 gadiem atbrauc latvieši. Te bija uzcēla latviešu pirmo baznīcu sev. 43 ģimenes, kaut 1200 cilvēku atbrauc. Tagad te jau ir jaunā baznīca, tā bija latviešu skoliņa. Tad apkārt katram iedeva hektārus ar zemi. Un tā viņi te visi dzīvoja. Bijām arī tikko kapos latviešu. Latviešu skoliņa. Uztaisīja baznīca no šī gada. Un skola. Pirmā, ko sadaļa tā kā grupa. Jā. Jūtaties kā mājās. Nopirkam Sanpaulo dienu. Rek ozols. Šeit ļoti maz ozolu esot. Bet jā, šeit speciāli iesādīts ozols. Mēs pielīdām basēnā. Pasarīs, es redzēšu skaistāku fočēšanos ietu basēnā. Es neesmu. Cute! Mēs braucam pa... Kā tur skaidroja Liena, tu atceries? Pa hunting trail. Nē, pa upes trail. Nu labi, mēs vairs neatceramies ļoti smuki. Tad ļoti lēni jābrauc un visas mašīnas stājas un fočē. Un šāds ir skats. Ļoti skaists. Un mums ir 10 stundas šajā mašīnā. Braucam uz citu štatu, uz citu reģionu. Drīz jau būsim klāt. Mums jau parādījusies otrā auga. Jā, mēs jau atzimām, mēs sākam runāt vismaz. Pirmā.
Dievs, kā viņš kustās. Mums tikko... Ieliec manā somā, jā. Mūsu jaunais teica, atved mūs uz šādu vietu. Mēs lūdzu nokritīsim, viņš kratās. Bet, ak, Dievs, šīs reģions izstāsta pilnībā savādāk kā iepriekšējais reģions, kur mēs dzīvojam. Tad sēd, ka mēs esam kaut tās Havajas salās. Un daudz kalni, visur palmas, ļoti, ļoti daudz. Pilnībā savādāk izskatās. Citādāk tas arī, te ir daudz karstāks, te ir jau 28 grādi, ir rīts vēl. Un tur bija kādi 25 karstākajā posmā. Šī vietā, kur notiek tas kongress, ir Princeses Izabelas muzejs. Un te ir ļoti smuki. Atkal ir tas džungļu vaibiņš, kas bija mums pašā sākumā, tikai tajā Ižuī vispār nebija tāds, ka visur ir tās palmas garās ar ritīgi tievajiem kātiem un daudz lapām. Un jau šeit ir atkal tāds džunglīgāks skats visur apkārt. Tā kā ļoti forši, ka valsts ir tik liela un tu brauc pa štatiem un tev mainās skats un dabā. Snāk mēs braucām 10 stundas ar mašīnu. Ar autobusu duši tas būtu kāds 15, tā kā arī milzīgs gabals, ko mēs nobraucām, lai nomainītu štatu. Un šo štatu reģionu sauc Santa Katarina, kas ir Svētās Katrīnas štats reģions. Tā kā es esmu savā vārda vietiņā ļoti šeit iedaros. Vārds nevis Katrīna, bet Katarina. Un viņiem ir vārds Liāna, nevis Liene. Tā kā šeit mēs esam Liāna un Katarina. Reiks sēž Liāna. Reiku, tagad jūs redzat Liānu. Es nezinu, vai dzirdēju, tikko blogā stāstīju, ka mēs esam Liāna un Katarina. Mēs esam šādā jūras pilsētiņas kafejnīcā, tikko paēdām. Visiem bija jūras vēl, tas viss kaut kas garšīgs. Liena Skarbīnska. Kas jums vislabāk garšoja? Man garšoja frī kartupeļi. Man ļoti garšoja palmito. Man arī, jā. Agrāk mums nepatika, bet šis bija ļoti... Jā, es apēdu 4. Katrīna apēda visus palmitos, apēda tos, kurus viņa neapēda. Mēs lūdīsim peldēt. Labdien! Sērijas no toaletes. Mēs esam Pludmales pilsētiņā. Mums vakar prasīja, vai mums ir iešļūcenes. Šļopkas latviski runājot. Un mēs teicām, es teicu, jā, man ir. Viņa teica, bet vai tev ir Brazīlijas šļopkas? Es teicu, ne, man nav. Un mūs aizveda šodien uz veikalu un nopirka mums parādam lūdzu. Pagaidi. 3, 2, 1. Šādas. Matching šļopkas. Šis, man liekas, vislabāk raksturo mūsu laiku ar mūsu ģimenīti, ka viņi visu laiku mums dāvina, visu kaut ko, viņi ir tik jauki un forši, es nevaru. Mums šodien vispār pēdējā pilnā diena viņiem. Nopietni? Jā, viņi rītā mēs atvedamies. Pagrīt ir svētdiena? Rīt svētdienu. Jā! Bet jā, mēs atnācām uzlikt paaugstījumus. Un viņi mums lika pārvilkt jaunas šļopkas. Un Katrīna mačojas arī ar mūsu ģimenīti, jo viņi man uzdāvināja Jā, es ņemu no viņiem paraugu un dāvinu tagad cilvēkiem dāvanas, un es saku ar 1 eiro dārgu lupu krāsu. Ui, tev vesela Indijā nāk. Labi, nu tas tā īsumā. Čau, tiekamies Pludmalē. Tik karsti, vienkārši kaut 1000 grādi nopietni. Mums mašīna un restorānā piesvīt dibens pie krēsla. Tā ir 100% taisnība. Tas ir mūsu brālis. Tas ir mūsu brālis. Nē, tas nav mūsu brālis. Tas ir mūsu ģimenīte. Ģimenīte. Tā izskatās. Do you like this place? Very much. It's the first time I came here. Oh, okay. Yes. Volleyball? No? Yes, Yes. for sure. We need to get a I ball. will win everybody in the Oh, sound. Dievs. You are good at volleyball? No. It's ocean or sea? Ocean. What ocean? Atlantic Ocean. Oh, It's all Atlantic. okay. Atlantijas okeāns. Skaties, kāds šeit saldējuma veikals. Te ir visi saldējumi miljonus garšas. Vienkārši te ir vēl. Un tu pats vari visus likt. Tā kā karotī, tur vēl pats visus lietas. Tu beigās nosver un samaksā. Un tur arī visu kaut ko var likt vēl pa virs. Mēs atradām šitos draudziņus. Tur ir vēl. O, kur viņi palika? Arī tur iekšā ir vēl. Dzīvo. Viņi rupuči šeit dīķītī. Un Lienai, mums šodien vēl nav bijis pat koncerts, mums tikai tūlīt sāksies. Liena, parādi savu roku. Parādi savu roku. Izcelst. Es nevaru, es vienkārši nevaru. Nopietni. Ko tu darīsi? Te vispār nekas nešūst. Man palkstīms 3 dienas žūst.
Valdīju bruņurupuci. Bet man izveidojās tik stipra saikne ar to bruņurupuci. Es to jums jau iekodīs. Brokstīs augļi. Un būs kaut kas cits. Un pašreiz mūsu skatu. Amazing. Atnācām pie okeāna. Ak, Dievs, tu būtu tik perfekti, ja būtu saulē. Zīmējumi. Iegravēti 7000 vai 7000 gada veci. Labs rītiņš. Mēs esam Florianopolis pilsētiņā, kas ir galvaspilsēta šim štatam, kas ir Santa Katarīna štats. Un šis dzīvoklis ir vienkārši, es nezinu, man liekas, katru cilvēku sapnis, mans točna, pie jūras, un te ir tik daudz istabas. Iedomājieties, mums katrai piedāvāja savu istabu. Mēs tāds nepaldies, mēs iesim vienā istabā, un tas ir dzīvoklis, bet pilnībā liekas kā viesnīca. Šeit ir savā, katrai istabai savu vannas istaba. Tad šādi izskatās istaba, mūsu hauss te jau, un šāds izskats, kas atvainojās vienkārši ko. Basēns, tur ir apakšā galda tenisa korti, biljards, basketbola korts, nu, vienkārši te ir viss, ko jūs varat iedomāties. Tur pie lejā ir sargs, kurš var izlaist tā kā uz jūru, tur tie būdiņai sargs. Un tā te izskatās, un blakus tā viesnīca, tas ir kaut kāds milzonīgs kūrorts, kur notiek ļoti daudz tādas lietas. Tur viņš pieminēja FIFU, ko viņš vēl pieminēja, atcerēs? Kaut kāds pasākums, un jā, tā izskatās vienkārši amazing. Sākumā mēs domājam, ka mums būs 2 naktis šeit, bet laikam mums tomēr 1 nakts, jo mums jau jābrauc uz koncertiem. Mums tagad no rītdienas sākot laikam būs atkal katru dienu ļoti daudz koncerti. Ļoti forši ģimnīti, viņi arī ir abi cilvēki, gan sieva, gan vīrs ir latviešu descendants, es nezinu, kā ir pēcnācēji, latviešu saknēm. Pēcteči, jā, ceļojam šeit, braukājam apkārt un tik daudz ģimenes iepazīstam. Dzīve ir jauka. Dzīve ir skaista. Es nezinu, kāda mums ir karma, bet laikam laba. Jā. Rio de Janeiro is the most famous. Jūs vienkārši... Es pat nezinu, ko sākt. Pēdējo 2 stundu laikā noticis. Mēs bijām autoavārijā uz šosejas. Mums jau ietriecās mašīna. Mēs tikko stundu sēdējām autobusā pie nepareizās platformas. Jo mēs apskatījāmies, nu, es varu uzņemties vainu, es apskatījos biļeti, un tur bija platforma 24, bet tā ir, laikam, viņu valodā sēdvieta, nevis platforma. Jo es netīšām atvēru Lienas biļeti, un es pamanīju, ka Lienai 23. platforma. Es domāju, kaut kas nav, un tad mēs arī sapratām, ka 10 minūtes līdz autobusam, un nav neviena cilvēka, un nav autobusu, un mēs esam vienas. Un tad mēs sākām meklēt, un mums bija cita platforma, un mēs esam pie autobusā. Tā kā paspēsim. Fun. Ļoti fun. Šeit bija sāksies tāda kā mūsu tūri pa skolām. Mēs braucam uz vairākām skolām un mācījām šiem te bērniem dažādas dziesmas, dažas vārdus latviski. Centāmies arī kaut kāds rotaļus iemācīt, cik nu mēs divi tā to varējām izdarīt ar 2 palīgiem. Un tie bērni bija tiešām tik interesēti, tiešām likās, ka viņiem interesē iemācīties kaut kādu vārdu latviski, tās rotaļas, ko mēs tur rādam, dziesmas, ko mēs dziedam, mūzikas instruments, ko mēs rādam un spēlējam. Jā, šis bija ļoti jaukas dienas pa skolām braucot. 1, 2, 3. Tikko pabeidzām radio interviju, un tur skan ieraksts, un es esmu 70% pārliecināta, ka tā ir mana mamma, kas dzied. Mums bija tikko pārsteiguma koncerts vēl vienā skolā, 3. kas ir varbūt iespējams pat vairāk kā pansionāts. Un te pagalmā ir vistas un gaļi. Un viņi teica, ka tas ir tāpēc, ka bagātās vietās ir vistas, lai nav skorpioni. Kaut kas tāds, jā, tā kā tā mums izskatās. Paskaties, te ir Latvijas čipši, bet mums taču nav šāda garša Latvijā, vai ne? Rekur ir latviski rakstīts kartupeļu bieziņa uzkoda. Un arī mums nav šāda garša. Šāda, man liekas, ka ir kartupeļu bieziņa uzkoda ar taizemes saldā čili garšu.
Snāk maksā dārgāk, ir pāri eiro, mazliet pāri eiro. Latvijā maksā zem eiro. Šādi izstāsta mans lielveikala groziņš. Vispār nepārspīlēja. Šis ir puķis, ko mēs pīsim vainagos, jo šeit nav īsti tāds puķis, ko salsīt. Un tad te ir nenormāli daudz vīz, kaut kas inčīgs, foršs. Tādi tādas lietas, protams, kas nav Latvijā. Jā. Es nezinu, kā es to visu aizvedīšu un ko es no tā ēdīšu šeit, bet ļoti daudz, kas mums šeit ir. Un Laura ir mana groziņa sardze. Ak, Dievs, šis bija tik rēcīgs moments. Mēs bijām gaļas stendā. Un Anna aizgāja prom. Es pat nepanīju, viņa bija aizgājis prom. Un viņa atnāca ar baby born. Vienkārši tāda. Patīk, Liena? Paskatieties, mēs esam... Kā viņi sauc bambusos? Jā. Viņi ir tik lieli. Ļoti lieli. Es cik iedos izaug viens šāds bambus? Bet šajādi bambus īstenībā tikai daudz mazāk ir arī tajā vietā, kur mēs svinēsim Jāņus. Mums jau aiziet savu vietu parādīt, bet šeit tāda bišķiņa ekstra. Mums tikko ar Lieni beidzās saruna par to, ka es teicu, ko viņa darīt, ja viņu anakondu uzbrukt napēst, vai viņa gribētu pamēģināt. Un šis ir tas, ko mēs redzam. Katrīna teica, neuztraucies, tevi izoperēs ārā. Tā kā sarkangalvītē no tā vilka vēdera. Bet mums teica, ka mājas nav Brazīlijā. Labi, tajā... Kā viņi sauc, Amazonē noteikti viss kaut kas ir, bet te nesot beigās tādas čūskas vispār. Bet viņa taču nav reālā lielumā. Pirmo reizi esam Brazīlijas McDonald'ā, un es esmu šokā. Es tik aprēķināju, cik es samaksāju. Es samaksāju 12,60 € par šo vienu komplektu. Tas ir ļoti dārgi, tas ir kaut kāds, man liekas, es pat Parīzē mazāk samaksāju. Es nezinu, kāpēc viņiem te ir tik dārgi, viss pārējais te ir 10 reizes lētāks. Bet jā, parasts McDonald's. Jā. Un labi, tas burgers ir diezgan milzonīgs, un es arī ieliku papildus visu kaut ko, tā kā es darīju, jo šeit varēja izdarīt tāpat kā Ņujorkā varēja. Visu kaut ko sākt iekšā, ieliku papildus sieru, papildus salātus un papildus tomātu, bet 12,60 par šo eiro. Jā, frī ir ļoti, ļoti sāļi, un šeit Brazīlijā viss ir, mēs to sakam radio, mēs to sakam cilvēkiem, viss sāļais ir sāļāks un viss saldais ir saldāks. Jā, frī ir ļoti, ļoti sāļi. Es paņēmu McFlurryju. Tur no tādām garšām, kas ir Eiropā, bija tikai Oreo. Tāpēc es pat īsti nezinu, kas šis ir, jo es negribēju Oreo. Opiņā! Paskaties, Lien. Kas tas ir? Es varu? Jā. Ok, tas ir netīrajiem pirkstiem. Nu, kā garšo? Kas? Šokolāde. Dzīva šokolāde. Blīn, bet viņiem tur Oreo. Mēs esam Jāņu vietā, kur mēs esam Jāņus, te visi tik smuki, bet cilvēki parādīšu. Un mums tagad ir misija uzpīt vainagus. Šīs puķis mēs nozagām no dekorācijām. Tur viss, kas ir. Tad šīs mēs nopirkām veikalā. Šīs arī no veikala. Un tad pārējās ir visādas randumi, kas ir salasīti un ko mēs ceram, ka viņas turēsies vainagam. Jā. Mums sākās uzstāšanās. Lietuvieši tagad taisa soundchecku. Nu jā, mums jautri. Katrīna. Lietuvieši dancā, kad 100. jau. Es nopirku cepuri. Hauls. Es nomēnu, man nav neviena cita drauga šīs planētas, kurš vēl nopērk šādu cepuru tirdziņā. Tikai Liena, es zvēru. Tikai Liena. Lūdzu. Es uzliku tik augstu, lai tevi Liena neredz. Offensive! O! Karma pastiet! Tāda mēs tikko aizvedījām mūsu pēdējo koncertu, mūsu pēdējos dančus, mūsu visu pēdējo šeit. Mēs tagad braucam atkaļ mājās. Un mēs...
mums ir kaut kāda stunda, mums ir jābrauc uz lidostu, jo ir kaut kāds 2 stundu ceļš, bet tas ceļš tā kā nav prognozējams. Tur var būt, piemēram, 90 km garumā sastrēgumu, jo ir svētdienas vakars Brazīlijā, un tur ir visu laiku sastrēgumu pilnībā. Tā kā, jā, mēs sanāk kaut kādas 5 vai 6 stundas ātrāk izbrauksim uz lidostu. Un tad mēs lidojam uz Ņujorku, un mums būs diena Ņujorkā! Un es vilkšu savu vardas cepuri! Tagad jau jāizvēlas, vai tu vilksi vainagu vai cepuri. Es vilkšu vainagu un cepuri. Loko likes you! Bet jā, vakar mums bija Jāņu svinības, un šodien bija Jāņu pusdienas. Jā, nākam! Mēs ejam pačēties, čau! Mēs esam Ņujorkā! Ej tu nost! Es tiešām negaidīju, ka man dzīvē aizdīs to, ka pēc mēneša atkal redzēšu šos skatus. Čau, Līnē, kā tu jūties? Es gaidu žurkās! Es viņai sastāstīju, ka viņai jābēg visu laiku no žurkām, un mēs vēl nevienu nesam redzējuši. Bet jā, mēs ejam brokastīs, mēs meklējam sākumā Dunkinu, bet tur nebija kur sēdēt. Pēc mēs laikam esam uz McDonald's, tur ir ļoti garšīgs lielās ledus kafijas. Un viss kaut kas. Jā, mēs esam Times Square, un tad jau vēlāk iesim kaut kur citur. Vāverītes, esam Centrāla parkā. Viņi sauc Drakulus. Izsās, ka nāks virsū. Reku Plaza hotelefonā. Un staigājam vēl projām pa Centrāla parku. Šādām vietņām mēs nebijām. Un arī tagad visi daudz zaļāks, jo tāds vasaras zaļums. Iepriekš mums bijām pavasarī bija. Jā, līdzīgi kā Latvijā. Es neticu, mēs esam atkulušās līdz tam biznesa rajonam, kur ir 9/11 muzejs. Un tā piemiņas vieta, mēs nonācām kaut kāds 6 km un ir tik karsta saule. Bet jā, šī bija mūsu misija, tagad kaut kas jāatrod apēst. Un tad jau lēnām jātaisās atkal uz lidostu atpakaļ. Pēdējais lidojums, kas būs, man liekas, mazāk kā stundu. Es nespēju tam noticēt. Pēc 2 dienu ceļošanas mums bija viena nakts lidmašīnā, otra nakts lidmašīnā. Un tagad vēl tikai viena mazā lidmašīnīte. Tad, kad es biju Brazīlijā, es biju ielikusi jautājumu lodziņu Instagramā, kādi cilvēkiem ir radušies jautājumi par Brazīlijas šo braucienu. Un pats interesantākais, kas man likās, bija ļoti daudz jautājumu tāda veida, ka kur tu atradi šo iespēju, kā es varu tam pieteikties, vai tas bija kaut kādā Facebooka grupā, kā viņi tevi pieņēma, tā kā ar domu, ka tas ir tāds projekts, kuru es esmu tā kā pieteikusies, un vai es varu arī citiem dot kaut kādu līdzīgu iespēju. Uz Brazīliju pie šiem latviešiem katru gadu brauc 2 līdz 3 cilvēki, kas ir saistīti ar folkloru, ar mūziku, ar spēlēšanu, kas var viņiem dziedāt un spēlēt dančus un vadīt rotaļas, un, piemēram, kaut ko jaunu iemācīt, tieši tā kā ap Jāņiem un ap šīm te svinībām. Tāpēc tas īsti nav kaut kas tāds, kam jūs varat pieteikties. Tas ir tāds folkloras cilvēku loks, man liekas, kas viens otru uzrunā. Piemēram, viņiem, brazīliešiem, ieteica viena meitene. Un es zinu, ka tie Brazīlijas latvieši paši arī meklē cilvēkus no Latvijas, kas viņiem patīk. Piemēram, es zinu, ka vienu gadu viņi ļoti gribēja, lai māsas Dimantas tur brauc, un viņas arī aizbrauca. Un vēl visādi dažādi folkloras cilvēki, kurus es nezinu, vai jūs viņus zinat, kas mums ir zināmi parastajā lokā. Es nezinu, vai viņi tik ļoti zināmi, bet jā, tas ir vairāk caur kaut kādām tā kā pazīšanām, bet nevis pazīšanām tā, ka viens sarunā, bet vienkārši viņi vairāk zina, ko viņi grib, un tad, piemēram, tie, kas netiek, viņi var ieteikt citus folkloras cilvēkus, un tad man pa kaut kādu tādu ķēdīt arī es tiku ieteikta, un tas uzrunāja Lieni, un viņa paldies Dievam tika. Tā kā jā, tas bija vienkārši tāda mana šī gada veiksme, manuprāt, ka viņi uzrunāja mani, un man bija šī iespēja braukt un vēl paņemt līdzi Lieni. Bet noslēgumā par šo visu piedzīvojumu 3 nedēļas Brazīlijā, tas būs kaut kas tāds, ko es nekad mūžā neaizmirsīšu. Noteikti top 5 notikums manā dzīvē, nenormāli forši tie cilvēki, un tas viss arī tagad pēc vairākiem mēnešiem šo atskatoties tikai siltākās emocijas un neviens slikta lieta, ko pateikt. Tiešām ļoti liels gods tur bija būt un būt vienai no 2 mūziķiem šajos pasākumos, un visām tā uzņemšana ir vienkārši kaut kas neiedomājams. Tā kā, cik ļoti tu vari justies gaidīts un cik ļoti tā kā aprūpēts un apdāvināts, tas ir vienkārši, es nezinu, vai man kādreiz mūžā vēl kaut kas tāds būs
Jā. Bet jā, paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums bija interesanti. Un tiekamies manā nākamajā video, kas būs jau Spānijas vlogs ļoti, ļoti drīz. Čau!